Es esmu Koknesē. Kokneses estrāde man aiz muguras. Te būs skatuve, te būs tusiņš. Gatavojamies Minhausenam, un šodien es atbildēšu uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par Minhausenu. Pirmais. Vai te var piedalīties tikai mednieki? Nē. Sacensības, kas te notiks 13 disciplīnās, arī šautavē Ievas Sieras, un te būs nažu mešana, briežu vērtēšana, stafete, viss kaut kas, tas notiks. Te tur piedalās mednieku kolektīvi, kas reģistrē komandas, reģistrēšanās ir atvērta līdz 27. jūlijam. Bet visi pārējie interesanti, kam tas interesē, kas grib atbraukt apstīties, vietējie iedzīvotāji var droši nākt jau piekdien. Būs 6 valkšanās uz gājienu, gājiens notiks tur. Būs arī mednieku priekšnesumi, jo mums ir tēma, es tagad neatceros, bet būs jautra tēma, un mednieki ir jautra tauta, kas izgudro visu kaut ko, un varēs arī visas sestdienas garumā cilvēki nākt, baudīt, būs tirdziņš, tur būs tirdziņš, medību lietas, un ne tikai, un vietējie, un cukurvate, un saldējums, un kafija, un kas tik ne. Tā kā sacensībās piedalās mednieki, bet vispārējie ir ļoti gaidīti uz Minhausenu, nākt un baudīt, un priecāties, un skatīt, un atrast jaunus draugus. Otrs jautājums par sacensībām. Vai varēs ar savu gaiseni šaut gaisenes sacensībās? Ar savu nevarēs. Mums ir jautājumi par dažādiem izņēmumiem, mazāks dalībnieks, lielāks dalībnieks, noteikumi visiem ir vieni. Mēs neparedzēsim nekādus izņēmumus, tā kā tas nozīmē, ka ar gaiseni nodrošinās organizatori. Izlasiet nolikumu Minhausen Fest, kur ir visi nolikumi, iepazīstaties ar to. Trešais jautājums. Vai šaušanas sacensībās, ja nepatiks rezultāts, varēs pāršaut? Nē, nevarēs. Tas ir tāpat kā olimpiskās spēlēs, nevar skriet vēlreiz, ja tev nav 100 metru sanākuši sprintiņā. Vienreiz izšauj, sacensības ir sacensības, rezultāts ir rezultāts. Līdz ar to arī nesanāca. Ejam tālāk, jo ir kopā 13 disciplīnas. Lai uzvarētu, ne visās ir jāuzvar, bet jāiegūst pēc iespējas augstākas vietas. Ieejas maksa nebūs. Būs vakarā, piekdienas vakarā un sestdienas vakarā būs koncerti. Varat pastīties programmā, būs diezgan forši interesanta mūzika, tā kā varēsiet nākt, būs tas viss bez maksas. Nākat kopā ar medniekiem, baudiet pasākumu, priecājieties un būs nenormāli forši. Tagad aiziesim, parunāsim bišķiņ par drošību. Tā, mēs esam pie Daugavas, tepat lejā no estrādes. Ir jāievēro viena svarīga lieta, te nav oficiālās peldvietas. Daugavā šeit ir ārkārtīgi dziļš, ļoti stāvi krasti, aiziet uz leju 20-30 metru, un tur lejā gaida viens ļoti, vai vairāki, viens sams ar draugiem, kas nav sen ēduši, tā kā ļoti uzmanīgi šeit, pie ūdeņiem, tāpēc, ka mēs atbraucam atpūsties un nevajag visādi dīvains pārsteigums. Daugava ir mūsu māmuliņa, bet pietiekam bīstam upe, esiet uzmanīgi. Ievērojiet drošības prasības un nevajag iet meklēt Lāčplēs, Spīdolu un Melno bruņinieku, ņurkojot te baigi dziļi iekšā. Koknes arī tur vēl varētu satikt. Mēs esam pie slipa, garām braucot uz estrādi. Copes sacensības sākās sestdien 7:00. Tas nozīmē, ka 7:00 ir starts un ilgs līdz 1:00. Laivas varēs ielaist šeit. Un nē, mēs nenodrošinām laivas, jums ir pašiem jāmeklē savas laivas, bet ņemiet vērā to, ka laiva jau ir jāielaiž ūdenī līdz 7:00. Tas nozīmē, ka jāierodās būs bišķiņ ātrāk, un ņemiet vērā, ka mēs ne tikai mēs te būsim, ka te būs arī vietējie un citi makšķernieki un copmaņi. Tādēļ, ja iespējams, atbrauciet, izlaidiet laivu, un lai kāds mašīnu ar to piekabu aizdzen uz nometnes vietu, savādāk šitien te mēs pārpa 50 mašīnas ar piekabēm nenoliksim, tā kā esam draudzīgi pret vietējiem, netraucējam viņiem, Copē Daugava ir milzīga, vietas te pietiek visiem. Noteikumi ir lapā minhausenfest.lv pie disciplīnām, tur ir visi nolikumi. Un atceramies vēlreiz, Daugava ir plaša, ļoti dziļi ūdeņi,
ievērojam visas prasības, visas noteikumus, visus drošību. Laivā ir jābūt arī drošības vestei, ir jābūt nazim, nolikumā tas viss ir rakstīts. Neaizmirstiet nopirkt copes karti. Izturamies cienīgi pret visiem pārējiem un, kā jau es teicu, plānojiet tā, lai nebūtu te baigie sastrēgumi, jo būs daudz cilvēku un mēģiniet to mašīnu pēc tam ar to laivas piekābi, ja tāda ir, nolikt kaut kur citur aizbraukt prom vai vēl kaut kas. Bet starts ir 7. Mēs nevienu negaidīsim. Citas vietas, kur ielaist laivas nav, ja nu vien no krasta ar piepūšamo laivu, bet vēlreiz drošība, drošība, drošība. Ūdeņi dziļi, ūdeņi plaši, baudam procesu un viss būs forši. Te būs lielākā nometne. Atceramies, draugi mīļie, ka citreiz viss sūdzās par to, ka nometne baigi tālu no notikuma centra, tālu jāiet. Šoreiz ir tā, ka nometne un estrāde. Turpat blakus ir estrāde. Tādēļ atceramies paņemt ausu aizsardzības līdzekļus, ja jūs gribat gulēt pa nakti, īpaši šajā galā, kur te būs teltis, lai var aizbāzt ausis un lai labs miedziņš ir. Protams, jābalējās jau arī ir visu nakti, bet mēs liksim numurus nometnē tajā secībā, kā komandas ir pieteikušās. Tāds būs arī komandas numurs, un mēs sataisīsim arī schēmas, lai varēs redzēt, kur iebraukt kādā veidā. Šī ir viena vieta, visticamāk būs, es nezinu, kur tas ir, višķiņ tālāk, mierīgākā klusumiņā būs otra nometnes vieta. Toaletes plānojam gan šī galā, gan tajā galā. Tā kā, jā, ja kāds grib, nezinu, tuvāk šim, tuvāk tam, tur pa labi pie čomā vai pa kreisi pie brūtes, tad brauciet palīgā piekdien, ceturtdien, iekārtot nometnes vietu, un tad varbūt jūs ar vietējiem kaut ko varēsiet sarunāt. Tā kā, jā, tur naudā graudā izdomājiet paši, kā tas joks jokam, bet, jā, kā iekritīs, kā tas iekritīs, kā saliks, tā arī būs. Nemēģināsim tur Pēters labāks, un tad mēs viņu liksim kaut kam tuvāk. Tā nebūs vienkārši. Kā ir, tā ir. Gatavojamies visiem apstākļiem, visiem laika apstākļiem. Te saka, ka te tā pļava neesot mitra, bet ceram tāpat uz labu laiku. Cerams, ka nebūs lietus, bet, nu, jūs jau zinat, nav sliktu laika apstākļi, nepiemērots apģērbs. Tā kā, nu ko, tiekamies 31. jūlijā. Tad ir ierīkošana, ir gājiens, ir atklāšana, ir koncerts, un tad visas sacensības, viss notiek, un tirdziņš būs 1. augustā. Arī, manuprāt, jau piekdien arī būs kaut kāds tirdziņš, tā kā sekojiet līdzi, uzliekat laiku, reģistrē vēl savu komandu līdz 27. Jums ir ārkārtīgi foršas balvas šogad, un pirmās vietas ieguvējs dabūs torni, komandu konkurencē torni no medību tornis. Ir vēl arī bezprecedenta gadījums, kad ir izloze visām komandām, un tur arī būs superīgākā balva. To pastieties mums video tornis no polhunter.lv. Tā kā superīgs pasākums. Vēl bišķiņ palicis ir laiks, vēl gatavojamies, tā kā gatavojies arī tu un tiekamies Minhausenā.